Laikmetīgās mākslas centrs jau 3. reizi piedāvā saviem apmeklētājiem īpašu programmu Baltajās naktīs zem nosaukuma Survival Kit, jeb izdzīvošanas komplekts. Šoreiz apmeklētājiem ļaujot ieskatīties nākotnē. Šī rūkoņa nav no nākotnes, kā tas varētu izklausīties, bet gan sagatavošanās darbi, jo šajā pirmdienas pēcpusdienā viss šeit Ģertrūdes ielas skolā tikai top. Tad, kad es izlasīju, ka šodien jānāk uz Ģertrūdes ielu 32, man nebija nemaz neienāca prātā, ka šeit varētu būt tik liela telpa un ka šeit varētu būt īstenībā skola. Es šeit esmu pirmoreiz, bet Olvīt, jūs varat izstāstīt vairāk un pavisam pēc neilga laiciņa šeit notiks dažādi pasākumi. Tad, kur mēs esam un kas šeit viss notiks? Jā, šī tiešām ir skola un viena no vecākajām Rīgas skolām. Un šeit pēc dažām dienām vērsies vaļā festivāls ar nosaukumu Survival Kit, kas Rīgā notiek jau 3. reizi. Un skola nav izvēlēta nejauši, jo pirmajā gadā mēs aicinājām māksliniekus nākt klajā tādām izdzīvošanas stratēģijām, vairāk izmantojot dari pats stratēģijas vai do it yourself. Šogad mēs aicinājām māksliniekus paskatīties uz nākotni un iedomāties, kāda tad tā nākotne būs, tuvāka vai tālāka, un kādas tās iemaņas vai kādām jābūt šīm izdzīvošanas stratēģijām, domājot par nākotni. Man liekas, skola ir ļoti atbilstoša vieta, lai aicinātu cilvēkus domāt par tādām lietām, jo skolu mēs ejam, lai mācītos un kaut ko apgūtu, kaut ko jaunu, un arī tā kā skatītos uz nākotni, par ko mēs vēlamies kļūt un ko mēs vēlamies darīt. Šajā skolā iespējams katram māksliniekam paņem to savu telpu un tādā veidā interesanti, tā kā pa tādām klasītēm tu vari ceļot pa šo skolu un daudz dažādas interesantas lietas. Daudzi no šiem darbiem mums, pat arī man vēl īsti nav zināmi, kādi tad viņi beigās izskatīsies, kā no idejas izveidosies šī darba realizācija. Interesanti bija, ka daudz mākslinieki atbildot uz jautājumu, kāda būs nākotne, izvēlējās tā kā pakāpties atpakaļ, atskatīties pagātnē un mēģināt tā kā pārrakstīt pagātni apmēram tā, kas būtu, ja būtu, un kas būtu, ja tas būtu noticis savādāk, kur mēs tagad būtu. Un tas man bija tāds pārsteigums. Bet daudz mākslinieki tiešām ir mēģinājuši analizēt nākotnes sabiedrību, iezīmējot, kāda tā varētu būt. Un tur skaidrs, ka varbūt būs vairāk veci cilvēki, ka ekoloģija arī būs savādāk. Tajās divās klasēs ir koncentrēti mākslinieki, kuri domā reflektē par postindustriālo telpu, par pilsētām, kas sarūk, kas mainās. Tas ir Ingo Veters, zviedru mākslinieks un akadēmijas pasniedzējs. Viņš ir pētījis, kā pilsēta mainās, kad pilsēta